Sveicināti! Nereti gadās, ka dažādu iemeslu dēļ cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, savas darba vietas vai pat savu pilsētu dažādu politisku, dabisku vai ģeoloģisku iemeslu dēļ. Tādā veidā parādās daudz pamesto ēku, militāru objektu un pat pilsētu. Šajā video es piedāvāju ieskatīties Latvijas dziļumos un aplūkot 10 pamestas vietas Latvijas teritorijā. Par cik Latvija nav liela valsts, daudzi nemaz neaizdomājas, ka Latvija patiesībā ir diezgan bagāta ar dažādiem interesantiem pamestiem objektiem, kurus noteikti daudziem būtu vēlme aplūkot. Šajā video netiks aprakstīti pilnībā visi no viņiem, bet manā skatījumā viennozīmīgi vieni no tiem interesantākajiem. Veidojot šo video, pašam pat parādījās vēlme aizbraukt uz dažiem no šiem objektiem. Pamestas pilsētas, kodolraķešu bāzes, pamestas sanatorijas un dažādi militāri un civili objekti. Par šo visu pastāstīšu šajā video. – 1976. gadā 77 dienu laikā Rolanda Upatnieka vadībā tika uzbūvēta koka Murjāņu kamaniņu trase, lai sekmīgi varētu īstenot treniņu darbu Murjāņu sporta skolas kamaniņu nodaļā. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas kamaniņu sporta tradīcijas tiek turpinātas, taču sports attīstās, strauji modernizējās gan pašas kamanas, gan trases, kā piemēram 1986. gadā Siguldā tiek uzbūvēta moderna bobsleja un kamaniņu trase, un rezultātā Murjāņu koka trase vairs netiek izmantota tik intensīvi. Tagad tā ir nodota aizmirstībai, un tikai pateicoties nomaļajai atrašanās vietai un brīvprātīgo piepūlēm, tā pagaidām nav vandāļu izpostīta un ar laika nežēlīgo roku sagrauta. Ir saglabājušies vairāki trenažieri un inventārs. Šobrīd kamaniņu trase ir diezgan pievilcīgs apskates objekts, jo īpaši vasarā. Tiek rīkoti pārgājieni gar Lojas upi un pašu kamaniņu trasi. Vienā no skaistajām Tukuma novada pļavām no tālienes redzams aptuveni 55 metru garš tilts, kurš sākas no nekurienes un ved ne uz kurieni. Kas tad tas par brīnumu pļavas vidū pāri Abavas upei? Šī nav regulāra pamesta celtne, šis nav nekāds militārs objekts vai pamesta PSRS celtne. Vēsture stiepjas nedaudz tālāk pagātnē. Tiltu sāka būvēt īsi pirms padomju okupācijas 1940. gadā. Šis tilts bija viens no šaušliežu dzelzceļa līnijas Tukums-Kuldīga posmiem, kurā bija plānots arī būvēt tuneli zem baznīcas kalna. 1940. gada vasarā nomainījās vara, un nedaudz vēlāk līdz Latvijai nonāca karš, un plānotā dzelzceļa līnija nevienu īsti vairs neinteresēja. Kad Latvija atguva neatkarību, dzelzceļa līniju tā arī neviens neturpināja, jo uz visu nepieciešamo priekš projekta īstenošanas nepietika līdzekļu. 2008. gadā tilts tika iekļauts Eiropas kultūras mantojuma sarakstā neparastais kultūras mantojums. Šo militāro ciemu mēdza saukt dažādi – Skrunda 1, Skrunda 2, Mežaina, Lokators, bet oficiālais nosaukums šai vietai ir Līdumnieki. Skrunda 1 ir mūsdienās pamesta pilsētiņa, kurā dzīvoja PSRS agrīnās brīdināšanas radaru stacijas darbinieki. Pilsēta atrodas Raņķu pagastā, aptuveni 5 km no Skrundas. Šajā pilsētā atradās 2 Dņepra radari, kurus uzbūvēja pagājušā gadsimta 60. gados. Šai pilsētai kādreiz bija liela nozīme priekš padomju varas, jo radari, kuri šeit atradās, bija viena no PSRS visnozīmīgākajām agrās brīdināšanas radaru stacijām objektu novērošanai kosmosā un iespējamo starpkontinentālo balistisko raķešu izsekošanai. Šie radari nosedza visu Rietumu Eiropu un bija spējīgi savlaicīgi brīdināt par tuvojošos raķeti no iespējamā pretinieka puses. Pilsētā tika uzbūvēts viss nepieciešamais priekš dzīves. Bija vairākas daudzstāvu dzīvojamās mājas, vairāki klubi, kazarmas, tehniskās un administratīvās ēkas, kā arī siltumnīca un daudz kas cits. 1994. gada 30. aprīlī noslēgtais Latvijas-Krievijas līgums paredzēja, ka radiolokācijas stacijas strādās līdz 1998. gadam. Pēc līguma izpildes Krievi izveda visu vērtīgo no pilsētas un nodeva Skrundu 1 Latvijas valdībai. Kopš tā laika Skrunda ir spoku pilsēta.
Baltijas celulozes fabriku slokā pa Lielupi piepludināto koku pārstrādēja agrākajos smilšu laukos pie Kraukļu kāpām uzcēla 1895.–1896. gada ziemā. Pirmais akciju sabiedrības Baltijas celulozes fabrika prezidents bija tās līdzīpašnieks Georgs Armitsteds, bet direktors Arveds Ungerns Šternbergs. Fabrikā pēc Latvijas valsts nodibināšanas strādāja vairāki simti cilvēku, un gada laikā tā spēja saražot aptuveni 10,000 tonnas sulfīta celulozes un 7,000 tonnas celulozes papīra. Fabrikai bija arī pašai sava elektrostacija, kur apgādāja ar elektrību visus Lokas pilsētu. Otrā pasaules kara laikā fabrika tika nopostīta, bet pēckara gados Padomju Savienības vara bija ļoti ieinteresēta Lokas fabrikas kādreizējā potenciāla atjaunošanā. Fabrika tika atjaunota kā celulozes un papīra kombinācija Sloka. 1976. gadā fabrika atkal tika pārdēvēta, šoreiz par Slokas celulozes un papīra fabriku. Fabrika nostrādāja līdz 1989. gadam, bet pilnībā tā tika slēgta 1994. gadā. Mūsdienās vairākums ēku ir nojauktas, palikušas tikai drupas, skursteņi un dažas ēkas. Par šo vietu noteikti daudzi ir dzirdējuši un noteikti daudzi tur jau ir bijuši. Liepājas forti ir Liepājas pilsētas nocietinājumu sistēmas daļa. 19. gadsimta beigās, lai pasargātu Liepājas jūras kara bāzi ienaidnieku uzbrukuma gadījumā, tika izbūvēti nocietinājumi tagadējās karostas teritorijā, Liepājas centrā un pie dienvidu robežas. Nepilnus 10 gadus pēc to izbūves 1908. gada novembrī Liepājas cietoksni likvidēja, jo atzina, ka tā celtniecība bija stratēģiska kļūda. Daļu lielgabalu demontēja un aizveda uz Kauņas cietoksni Lietuvā, daļu pārkausēja. Lai iznīcinātu nocietinājumu, fortifikācijas būves tika 2 reizes spridzinātas, līdz mūsdienām saglabājušās līdz galam nesaspridzinātas artilērijas baterijas un pazemes būves. Liepājas piejūras nocietinājumi ir viens no populārākajiem Liepājas apskates objektiem, kurš ikgadēji savāc sev apkārt tūkstošiem turistu. Kuprava ir gandrīz pilnībā pamests ciems Balvu novadā. Ir Latvijas mazākā pagasta, Kupravas pagasta administratīvais centrs. Pēc 2015. gada datiem savu dzīves vietu Kupravā bija deklarējuši tikai 405 cilvēki, bet būtībā šis cipars ir vēl zemāks, jo daudzi šeit nemaz nedzīvo. Kuprava sāka attīstīties 20. gadsimta 20. gados. 1927. gadā Kupravai tika piešķirts ciema status. 1971. gadā Kupravā uzcēla drenu cauruļu rūpnīcu, kuras strādniekiem uzbūvēja 6 piecstāvu dzīvojamās blokmājas. 1974. gadā Kupravai tika piešķirts pilsētciema status. 1989. gadā pilsētā dzīvoja 1500 cilvēku, un it kā jau liktos, ka dzīve rit uz priekšu, darbs ir, jumts virs galvas ir, pilsētciema infrastruktūra attīstās, bet 1992. gadā rūpnīcas darbs tiek pārtraukts. Kupravai tiek atņemts pilsētciema status, un mūsdienās šeit dzīvo tikai aptuveni 260 cilvēku, un ar laiku šis cipars tikai samazinās. Sanatorija Baldone bija kurorts Baldonē, kurš tika uzbūvēts uz 1797. gadā dibinātās Baldones kurvietas pamata. Sanatorija Baldone tika atvērta padomju okupācijas laikā 1945. gadā un beidza pastāvēt 1997. gadā, kad pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tika privatizēta. Sanatorija Baldone ietilpa balneoloģisko kurortu grupā, kuros ārstniecībā tiek izmantoti dabiskie minerālūdeņi, Baldones sērūdens un ārstnieciskās dūņas. Pēc Pirmā pasaules kara postījumiem tika atjaunota vannu māja un kūrmāja, izveidota zirgu tramvaju un vēlāk arī autobusu satiksme, kā arī uzbūvēta virkne jaunu pansiju jeb vasarnīcu, kur nakšņot kurorta viesiem. Ar vietējo biedrību atbalstu tika pilnveidota kurorta infrastruktūra, labiekārtots parks, veicināta kultūras dzīves attīstība. 1936. gadā Baldonē tika atklāta modernākā peldētava Baltijas valstīs, bet 1939. gadā uzbūvēta jauna vannu māja. Sanatorijā bija iespējams ārstēt dažādas veselības problēmas, no kurām izplatītākās bija reimatisms, mugurkaula skriemeļu, muskuļu, ādas, kuņģa, gremošanas trakta, ginekoloģiskās problēmas un citas slimības. Pēc Otrā pasaules kara padomju okupācijas laikā Baldones kurorts atsāka darbību kā ārstniecības iestāde, uz kuru ārstēties devās Otrā pasaules kara veterāni no visām Padomju Savienības republikām. 1993. gadā sanatorijas slimnieku skaits stipri samazinājās, kas iedzīvotāji
iededzina sanatoriju parādos, un 1996. gadā tiek pieņemts lēmums par sanatorijas sadalīšanu objektos un privatizāciju, kura tika noslēgta 97. gadā. Irbene ir mūsdienās pilnībā pamests ciems Ventspils novadā, Ances pagastā, netālu no pašas Ventspils. Irbene tika uzbūvēta speciāli priekš RT-32 radioteleskopa un kompleksa zvaigznīte darbiniekiem. Pilsētai bija viss nepieciešamais priekš ērtas dzīves. Ciems bija ļoti noslēgts, jo objekts, ap kuru tas ir veidojies, bija izmantots pamatā priekš militāriem mērķiem, spiegošanai un visa veida sakaru pārtveršanai no pavadoņiem. Radioteleskops RT-32 ir viens no 3 paraboliskajām antēnām kompleksā zvaigznīte. Radioteleskops RT-32 ir vislielākais radioteleskops visā Ziemeļeiropā un 8. lielākais pasaulē. Paraboliskā antēna tika uzbūvēta 1960. gados PSRS aizsardzības ministrijas vajadzībām netālu no Baltijas jūras krasta. Radioteleskopa platums diametrā ir 32 metri, augstums 47 metri un metāla konstrukciju masa 650 tonnas. 1994. gada 22. jūlijā tika oficiāli apstiprināta ziņa, ka Krievijas armija atstājusi slepeno militārās izlūkošanas kompleksu Zvaigznīte Ventspils novadā Irbenē, kas tika dēvēts par kosmisko sakaru centru. Mūsdienās radioteleskops joprojām turpina funkcionēt, savukārt Irbene tika uz mūžu pamesta un aizmirsta. Kodolraķešu bāze Zeltiņos ir diezgan liela teritorijā Lūksnes novada Zeltiņu pagastā, kur no 1961. gada līdz 1989. gadam atradās Padomju armijas īpaši slepens militārs objekts. Bāzē ar 4 starta laukumiem bija izvietotas virszemes vidējā radiusa balistiskās raķetes P-12 un P-12Y ar lidojumu attālumu līdz 2200 km. 1962. gadā bāze tika apbruņota ar vidējās darbības balistiskajām raķetēm R-12 un kodola galviņām, tāpēc tika apsargāta kā īpaši slepens PSRS militārais objekts. Zeltiņu kodolraķešu bāze nebija atrodama kartēs, un par to, kas tieši notiek bāzē, nezināja arī vietējie iedzīvotāji. Dažādos laikos Zeltiņu bāzē dienēja vidēji ap 300 militāru personu, no kuriem aptuveni trešdaļa bija virsnieki un seržanti, pārējie obligātā iesaukuma karavīri. 1989. gadā notika Alūksnes raķešu pulka 1. un 2. diviziona demilitarizācija. Kodola galviņas tika izvestas no Zeltiņu bāzes un Alūksnes novada kopumā. Vēlāk uz šejieni tika nogādāts demontētais piemineklis – Ļeņina galva. Zeltiņu raķešu bāze bija būvēta tā, lai diezgan operatīvi varētu sagatavot kodola raķeti palaišanai. Raķete bija novietota uz ratiem. Lai raķeti aprīkotu ar kodola galviņu un degvielu un sagatavotu palaišanai, bija nepieciešamas tikai aptuveni 3 stundas. Mūsdienās Zeltiņu raķešu bāze ir vislabāk saglabājies šāda veida objekts Latvijā, jo kopsumā Latvijas teritorijā bija 12 kodolraķešu palaišanas bāzes, no kurām 5 bija pazemes tipa. Vairākums no šīm bāzēm jau ir nojauktas, piemēram, salīdzinoši nesen 2017. gadā tika uzsākti pēdējās pazemes tipa kodolraķešu palaišanas bāzes Dvinā R-12 demontāžas darbi. Ēkas celtniecība tika uzsākta 1987. gada septembrī. Tās pirmo kārtu bija iecerēts pabeigt 1990. gadā, bet otro 91. gadā. Projektā bija paredzēts, ka celtni veidos 2-stāvīga ēka un 3 torņi. Torņos 8 stāvos atrastos dzemdību nodaļa ar 120 vietām, observācijas nodaļa ar 60 vietām un patoloģijas nodaļa arī ar 60 vietām, kā arī dzemdību zāles, bet 2 stāvu ēkā patoloģijas nodaļa un konsultāciju dienests. Celtniecība ritēja pilnā sparā, taču dēļ dažādām problēmām, galvenokārt dēļ finansējuma trūkuma, dzemdību nama celtniecība tika pārtraukta 1990. gadā, un ēka tika iekonservēta 92. gada pavasarī. Ēku apsargāja un norobežoja ar sētām ar cerību, ka tuvā nākotnē ēkas celtniecība turpināsies. Taču notika sliktākais. Pēc 94. gada tika noskaidrots, ka ēkas celtniecības darbu pabeigšanai ir nepieciešami vēl 1 700 000 latu, kas bija par daudz priekš Latvijas budžeta, un rezultātā ēkas celtniecība tā arī nekad netika turpināta. Celtne bija pabeigta aptuveni uz 80%, bija uzbūvēti 11 no 13 paredzētajiem liftiem, uzbūvēti 2 pazemes tuneļi uz Gaiļezera slimnīcu, daļēji bija izbūvētas komunikācijas, bija nepieciešams pabeigt siltumpievades, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi un veikt iekšējo apdari, taču tas tā arī nekad netika izdarīts.
Šajā video minētās vietas ir ļoti populāras starp ekstremālajiem turistiem, bet dažas no tām apmeklēt vairs neizdosies dēļ objektu nojaukšanas vai slēgšanas militārām vajadzībām. Latvijā ir arī daudzi citi pamesti objekti, kaut kas nepabeigts, kaut kas dažādu apsvērumu dēļ pamests un aizmirsts, bet šāda veida vietas pēc tam, kad cilvēki tās pamet, pārvēršas par kaut ko pavisam citu, par kaut ko tādu, kur laiks un dzīve vairs nerit uz priekšu. Tādas vietas pārvēršas par pieminekli uz nākotni, par populāru ekstremālā turisma apskates objektu un par vienkāršu atgādinājumu, ka šeit kādreiz ir kūpējusi dzīve.